kam tu mani atvēlēji, kam tu mani atvēlēji, taidam krūgā dzarojam, taidam krūgā dzarojam. Labāk mani mote mozu, labāk mani mote mozu, bildu dzelmā izvidus, bildu dzelmā izvidus. Nakaļelu izaudzējus, nakaļelu izaudzējus, pīdzaroja atdavus, pīdzaroja atdavus. Siltais ūdens azaroji, siltais ūdens azaroji, pūstā dzēļā dzarojam, pūstā dzēļā dzarojam. Caur dzarojanu durvim, caur dzarojanu durvim, osorota upētā, osorota upētā. Mūsu ansamblim Aulijas sievas 75 gadi. Tas ir daudz vai maz? Rēķinot cilvēka mūža gados 75 gadi. Tas nav maz, tas ir cienījams cilvēka mūža vecums. Tāpēc arī mūsu ansamblis jau ir 3. paaudzē. 1940. gadā sāka dziedāt pirmās dziedātājas. Ansamblis vēl nebija nodibināts, bet bija tāda skolotāja, kuras vārds pat nav zināms. Un viņa teica, vajag dibināt ansambli. Un 1941. gadā, 28. decembrī, oficiāli nodibinājās ansamblis Aulijas sievas. Kāpēc Aulijas sievas? Tāpēc, ka dziedāja tikai sievas. Un dziesmas, ko dziedāja, bija pašu sacerētas. Varbūt viņas bēdīgas, kā jūs tagad dzirdējāt. Tas arī tāpēc, ka nebija šeit arī tādas bagātības. Tas bija laiks kara, var teikt. Visiem bija bēdas, arī tās dziesmas ir visas bēdīgas. Strādājot, lai arī būtu kāds gandarījums par darbu, centāmies nevis raudāt, bet dziedāt. Pirmās dziedātājas Domicele izveidoja ansambli nedomājot. Tāpat sagāja četratā un dziedāja. Dziedāja par savām bēdām, par priekiem. Arī kāzās gāja dziedāja. Un kāzu dziesmas arī bija bēdīgas. Varbūt tāpēc, ka aizgāja no lielākas ģimenes uz citu, nezinot, kāda būs dzīve, vai jautra, vai bēdīga. Tā paritēja 75 gadi. Pirmo paudzi nomainīja otrā paudze. Tur bija Genovefa, vadītāja Kanašonaka. Arī viņa daudz dziedājusi ar pirmo pašu ansamblī. Sākumā dziedāja, tad kļuva par vadītāju. Tad nomainīja, kaut arī dziedāja pati Genoveva. Nomainīja tāda Marija bija šeit rudzēta. Nomainīja viņa un beidzot 27 gadus atpakaļ ansambli pārņēmu. Vadībā, ne vadībā es, bet es dziedāju ar viņām ar otro paudzi. Tāpat nemanot, uzaicināja mani, ka varbūt nāksi padziedāt. Es jauna meitenīte būdama, tur bija vēl otra jauna meitenīte, un tā viss tā pasmiedamušās.
Viņas bija cienījamā vecumā, 70, 80 gadi, a mēs tādas 20 gadīgas. Un arī sākam dziedāt, mēs nebaidījāmies. Melni vierši baltim rogim, melni vierši baltim rogim, melni vierši baltim rogim, tibie miži moroje. Rairi diralla, rairi diralla, rairi diralla, tibie miži moroje. Veci veri siermom borzdam, veci veri siermom borzdam, veci veri siermom borzdam, tibie ola dzaroje. Rairi diralla, rairi diralla, rairi diralla, tibie ola dzaroje. Vacimunci orojenš, vacimunci orojenš, vacimunci orojenš, boltis maizis deviejenš. Rairi diralla, rairi diralla, rairi diralla, boltis maizis deviejenš. Nūdzan vogu, atzan vogu, nūdzan vogu, atzan vogu, nūdzan vogu, atzan vogu, kai bolucinu sapyš. Rairi diralla, rairi diralla, rairi diralla, kai bolucinu sapyš. Raišam ir nocīs dzirdēt, teiksim, tādu jautājumu. Nu, kas tad pie tevi, kur tad tā dauļie, kas pie tevi tī ir? Tad es tiešām soku stostēt kauļi atcerunās latgaļu sirdī, kā apveikt ar azarim i upjam, i milzīgi daudz labu strodīgu cilvēku. Ja mani stostūt neportrauc, tad man nokušais ir parasti jautājums. Aulijas Krockis, jums esat raudzējuši? Lielāko daļa saka, apliecināja to, ka jā, mēs esam Aulijas Krockis raudzējuši. Saka, nu tad turais Aulijas dzīsmis jūs taža dziedāt. Da, Aulijas šīvis zinām, pazīstam. Tas tiešām ir Aulijas lepnums, Aulijas dzīsme, kā redzat, 75 gadus atpakaļ, ir kā dzirdējāt, ir sasīta kūpā za vīna karūga, kurš, naskatoties uz to lielu ciparu 75, tīk nas ar gūdu, nas celts saulī. Karūga nosaukums nekas cits kā Aulijas sievas. Izmantojot īspēju, tiešām saku sirsnīgu paldies. Jūs vienmēr esat bijuši tos, kas spējat gan īprīcināt pirmam kortam, gan arī aizraut ar savu dzīdošanu tik toli, ka pat man dziedot neskaitāmas reizes atsataisos mucdrupēti par to, ka jūsu balss ir tiešām skanīgi, atsašķirās ar daudz ko. Par to, lai skaņ balss. Meitiņis, mēs moseņis, cik visas esam glupeņis, un paja, visas esam glupeņis, un paja, visas esam glupeņis. Priekš kā mums vajag precētīs, par vergu vēram padūtīs, un paja, vergu vēram padūtīs, un paja, vergu vēram padūtīs. Kā puisieņenš bija brīvgoņenš, cik pīmīlēksis izlikos, un paja, pīmīlēksis izlikos, un paja, pīmīlēksis izlikos. Kod jau kozas nūdzartis, jaunis steigis saviltis, un paja, jaunis steigis saviltis, un paja, jaunis steigis saviltis. Sēbēc nādam rītiņā aizlaižās uz krūdzeņi, un paja, aizlaižās uz krūdzeņi, un paja, aizlaižās uz krūdzeņi. Kod nu krūgā mojos no, tod nu jauna kildot sot, un paja, tod nu jauna kildot sot, un paja, tod nu jauna kildot sot.
aulējā, baltā mākon zirgā saulējāji, ezermalā noškin pieši, skaļas viļņu šļakatas. Saule ierit ciemu sētās un palīgojošam staram iesien sievu lakatos. Steļļu nītīs, linu rakstos, nedziestoša dziesmas prakst, rudenīgi smags un dzeltens, ābolos un miežu graudos, paliek mūžīgs liesmu raksts. Izmargota, apdainota aulējā, balta, baltā dienā saulējai. Sveicinojam, gārējam jums augstu laimi, ilgus godus dzīvot. Sveicinojam, gārējam jums augstu laimi, ilgus godus dzīvot. Ar labim ļaudim, ar veselību, ilgus godus dzīvot. Tagad lūkšu viesus, kā pirmos Uldrišus. No labadīna, aulējā! Uldriši ir iebraukuši šajā skaistajā dīnā, jo zini teicīņu, ka pasauli glob skaistums. Jūs ar savam dzīsmam to esat izdarījuši jau 75 gadus un novēlam to darīt. Vēl ilgāk, aitemētiņus toļot, bet Uldrišim šodien ir atbraukušas 20-gadīgas mētiņas, jo jūs tikai nosvinēja 20 gadu jubileju. Bet nevaram palaist garam šo skaistu jūsu brīdi, bet kā pirmo dovanu, ilgi domājam, ko dovanot, mēs jums dovanojam kaut ko maisā. Ja jūs atmiņāsit, paimsit. Ja ne, gada tirgs būs laikam saistini rekt. Vesim, diezgan laba monta, vari pasīt, kas tur ir? Rudzi maizē. Rudzi, tīšām kā rudzi, jo jums rudzu taka dovanoju šo rudzu maisu, lai jūs ne ar vīnu zierni apsātu savu lauku, bet īsātu savus laukumus, tātad teirumos, augtu rudzi, staigotu bīži par rudzim veidotos takas, kā zini, takos zīdās daudz puķu. To ir? I no tam puķam arī radīt skaistumu pilnūt sev vainagdziņus. A tagad, lai skaņ 75 dzīsmus, no rudzu takas. Džinglaru,
godus nuvēlēm, kad dzīvoja tas skanēja par visiem nugodīm. Jūsu dzīsmes klausējos, patais nolam robežam, jūsu dzīsmes klausējos, patais nolam robežam. Grīna, grīna, saimniece, Bortis Kļovskis visa puse, rudzu tā kā atbraukuse, jūsu Kļovskas nugaršot, jūsu Kļovskas nugaršot, ar jūs Kļovkam padzīgot. Dovinojam rudzu maisu, karašeņas izcepīt, karašeņas izcepīt, šmakauceņu izzenīt, karašeņas izcepīt, šmakauceņu izzenīt. Dzīvi ilgi auleisības, lai jūs jauka skanēšana, lai jums laba dzeivošana ar lusteigiem kaimiņiem, lai jums laba dzeivošana ar lusteigiem kaimiņiem. Lai jums ir lusteiga dzeivošana i katrā vītā, gan Latvijā, gan korpus tos, bet, kā redzit, tur līdz ar rudim, ka mēs esat līdz zīdim, jums vēl ilgi jogaida. Mēs jums dovanojam zīdušu pļaveņu, jo jums kaut kur izbrauk vai ku, un iekšā atrasis tu, ku pildītos iz pļaveņus. Tas nozīmē, tas ļoti, ļoti, ļoti derīgs būs, bet, protams, cālus grandiozes šodien dīnas laikā mēs braucam, domām, ka zīpiejuši jau skalbi, bet skalbi nazīdā, bet pēc tam pēc pasautījuma mēs no sirds jums dovanojam pavasarīgam zīdeņam. Bučaņīt, man tas gods. Iet laiks, bet mēs paliekam tādi, kā esam, jo citādi mēs spējam negribam būt. Starp mums ir šis dīvainais tik
laiks skrien, bet jūs aizvien esat tik skaistis, tik skaņīgam balsim. I to mēs, protams, jums novēlēsim. I šodien mēs gribam jums padrusku sokumā apsveikt ar dovanjaņam mozam, lai jums tāpat zīdātu un smaržotu, kā itos skaistos rozētis. Drēž būs vasara, un jūs ne tikai esat ļoti lielas dzīdotojs, bet es domāju, jums katrai ir savs vēl puķu dārziens, šī vēl visādu pīnokumu. Tāpēc mēs nokušu dzīsmi jums novēlēsim siltu, gaišu vasaru. Pasaveries, cik tautas skaidrs, ķierks skaidrs būs. Jā, būsim lielu sūmu iztierkosim. Nu, līdz samprātu. Oi, Romeit, mums vajag sadomsot pa priekšu. Bet nu mēs sokumā, kā ir cigankas vai pazīlēt vai? Nu, kā tur rociņus tietiet. Kā tur, oi, puisi, redzu, jaunu prišu. Oi, te bogota naudas daudz. A tu liet visu taisnību. Taisnību, mūsu kārtas, visu taisnību. Pasokumu. Vienu gadi kārti. Es lasēšu. Nā, vīna. Rādzu tev tavu nākotni ļoti tumšu. Melns limuzīns, melnā jūra un melnie ikri.
te mūs sagaida. Nosviniet šo dienu kā nākas un gaida jūs tāles, neredzētas un nezināmas. Rīt visu dienu domāsi, kur esi pamodusies, izrādīsies Kanāriju salās. Nu, tad šai meitenei priekšteks būs. Jūs gaidat darbā, vēlnišķīgs spēks, gultā salds grēks. Sirdī miers dzīvē prieks, makā čaukstošs eiro miljonus miers. Jā. Drīz jūs aicinās uz romantisku randiņu, es tak teicu jau sākumā. Neatsakieties, jo sekas būs kolosālas. Kā skatījos? Smaidiet un kļūsiet bagāta, jo smaids jums piestāv un galvenais, ka tas piedilina sponsorus. Līdz to runāju. Es vēl teicu, ka tik Sandra to izvilkt. Mums tā kā vajag. Gaida jūs piedzīvojums ar labām beigām. Cerību pilni rīti, salds miegs, laba ēstgriba un seksa uzliesmojums. Tā, un te nākotnē jūs gaida. Es šito nelasīšu. Tā, Sibīrijas veselība, čigānu jautrība un Eiropas alga, bet to vienu pat izlasīs. Nav jau tik traki, ka mēs tik ar tām lupatām tirgojamies. Nu, tad daļajām dārzniecēm. Lai jums rožu dārzā koši aug. Pasamainot varbūt jūs draudzēgi, kurai varbūt tā ir. Lūdzu. Un kam? Un kluba var. Un stādošu. Nu, kas tev vēl te maisa? Nu, man vispār tā, laikam sākumā. Vadītājai, jā, dosim te čigānu dzērienu, dzied, Sandriņu, un tu pirms koncerta, jā, katrai meitenei, un viņas būs tik sparīgas kā mēs. Kā jūs? Jā. Labi, kā jūs, tad mēs vienmēr. Papilieniem, jā. Bet, nu, šitas ir tomēr enerģija, jā. Tas jautrībai, tas enerģija. Nekā nepalikam. Katrai enerģijai, lai būtu stipri. Vispār varēju atdot. Es sāku jau nekās. Tas jums enerģija, lai nepietrūkst enerģija no čigānietēm. Tā. Un vēl no pārējām meitenēm, labi, kamēr tu ej, ja vēl no pārējām skaistas meitenēm, kuras netika. Lai katra reize, kad jūs tiekaties kopā, vai tas būtu mēģinājums vai koncerts, dotu jums tikai pozitīvas emocijas, prieku par kopā būšanu, savstarpēju enerģētisku uzlādēšanos. Lai katrā kopas sievietē ir dzirkstelīte un vēlme būt daļai no viena vesela. Lai turpmākie gadi būtu veiksmīgi, koncerniem bagāti un kupli mēģinājumos apmeklēti. Lai jums skanīgs dziedājums, daudz izturības un novēlam kopai augt plašumā. Lai jums prieks ikdienā būt kopā un pašām prieks par to, ko jūs darāt. Būt jautrām, aktīvām un superpozitīvām, tikpat atraktīvām, jastrām, dzīvespriecīgām un dziedāt skaistāk un skanīgāk par lakstīgalām. Visām veselību, lai pietiek drosmes sapņot lielus sapņus un pietiek spēka tos realizēt un mīlestību stiprāku kā iepriekš, dziedāt prieku, interesantu repertuāru, bagātu un dāsnu sponsoru. Tautas namas kolektīvs no Skaistas. Vēl tāds liels novēlējums no sirds, kamēr cilvēks dzied, viņš dzīvo. Tātad ilgi dziediet, un tad būs smaids un viss pārējais. Vokorai,
pateikt kaut ko tieši jums personīgi. Aulējiši breinējosi, kas tu klubu reibinoj. Aulējiši breinējosi, kas tu klubu reibinoj. Aulējisim jubileja, tos tu klubu reibinoj. Aulējisim jubileja, tos tu klubu reibinoj. Savos dzīsmes lielu prīku visiem ļaudim dovinoj. Savos dzīsmes lielu prīku visiem ļaudim dovinoj. Toļi laiskan jūsu balsi, tāpat reigai Briselei. Toļi laiskan jūsu balsi, tāpat reigai Briselei. Aulējišu dzīsmu pilru, visā zeme izdzīdot. Aulējišu dzīsmu pilru, visā zeme izdzīdot. Tāpat simta jubilejai, upā mēģinu dzēgot. Tāpat simta jubilejai, upā mēģinu dzēgot. Tāpat simta jubilejai, upā mēģinu dzēgot. Mēlos, dorgos, aulīs, sīveņis. Izoltīši jums vēļai visu to labu, pirmkārt stipru veselību, prīku, laimi, saticību, gan darbā, gan ģimenies, lai jūsu baisteņas skaņa līdz 100 gadai, tādu skaņīgas. I par to mēs jums dāvinājam dāvuņaņi, kur jūsu 75 gadu garumā ir kaut kas sakļots jums lūdzu tur, I turpinājte līdz 100 gadai tur, lai 100 gadā varētu atviet I pasaskaitīt jūsu darba gojumu. Lai katram izdotūs nūdzeivot tādu likteni, tik skaistu, tik veselīgu, tik skanūšu, izdotas platis, rakstītas gromatas, tik daudz un tik ilgu laiku aulīši līcinova par savu zemi, gan Moskovā, gan Republikā, gan arī pie sevis sātā, tāpat mūsu rajonā. I visur jūs nesat Kroslavas, mūsu noda vārdu, mūsu Latgalis vārdu, I par ītu mēs sirsnīgi jums pazateicam. Es tik tiešām gribēju šodien būt kopā kādu laiciņu, lai vienkārši pasvēt paldies. I man ir atļauts nolasīt vēl atzinības raksts Latvijas Nacionālais kultūras centrs etnogrāfiskam ansamblim Aulējas sievas vadītāja Sandra Vaišļa par ieguldījumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā, popularizēšanā un novada kultūru vides veidošanā. Sveicot ansambļa 75 gadu jubilēju Signe Pujāte, Latvijas Nacionālās kultūras centra direktora. Krāslavas novada doma izsaka pateicību etnogrāfiskā ansambļa Aulējas sievas vadītāja Sandrai Vaišļai par apzinīgu, radošu, nozīmīgu, autentiskās folkloras devumu, autentiskās folkloras kopšanā, kultūru vides uzturēšanā, novadā un sveicot nozīmīgā kolektīvā jubilējā. Novadu domas vārdā. Priecājoties, ka godījumi ajūt, mainotīs nedaudz sastāvam, dzīsme palīk te pašu taiturēt. Ir trauki viens lieloks, viens mozoks,
katram savā, teiksim, pīvītojums un uzēme. Varbūt kādam tāds nedara, citam tieši otrādo gribīs. Jūs pēc tam kusinām savā starpā draudzēgai sadarīsiet. Bet tagad katrai no mani zīde. Sāksim ar Man vislielākais paldies gribētu sacīt nekam citam kā Aneļai. Aneļa pasarodīs, cik tu esi priekšā. Gados jauno ir stipro kundze, ir bijuša, tā sacīt, otro Aulijas sīvu sastāvā. Ir dzīdājuša milzīgi garus gadus. Prīks par to, ka ne tikai dzīdājuša, dziežu arī tagad jūs balsu, vairāk jau bažneicā. Turīs, paldies tev, veselību, izturību. Ita moza bļūdeņa dēļ... Ita muna norma. Ita tava norma. Muna jaunība, ita muna norma. Ja priekšas kūtīs, paldies tev. Anna, paldies par dzīsmām, paldies par tavu darbu. Moza norma un daudz dzīvi. Rudētāji, arī sveicīni, vīnu laicini, tiešām aktīvi darbā. Tāntu samainīja pret lukūpēbu, tī zarkūpēbu. Bet izturējumu mums bija aicinotas vairākas bijušos dzīvotājus. Žēl, ka nav. Dosim vārdu bijušai dziedātājai Annai. Pori kolnim, pori ļājam, aulējušu dzīsmes skaņ. Sagojuši saulējīti savu prīku izzīdot. Es šodien izradu apsveikt savas cīņu bīdereņus, bijušos, bet es tā negribētu, ka bijušos. Es visu laiku esmu zapasā. Ja gadījumā kas, kā es saka, grūti laiki, vienmēr mēs, kā es saka, es pirmo attīšu, da jums dzīdot. Un tā es domāju, pīsavīnos arī Rudēta, ir visas tos dāmas, kad ir dzīdauša. Tad, kad dzīdauļie sīve, ir te kvalitātes zeme, ir te kaut kas īpašs, kad tu izgoji auļie sīves. Duragas meitnis, kādus tikai mēs pūdus neesam gozuši, kā mēs donsāvam, kā mēs dzīdāvam arī, kā es saka, un kā mēs bāgam no savam vēram, kad kūpā padzīdot, tā visiem ir. Bet, es saku par mūsim, ja? Kā mēs bāgam no vēram, kā padzīdotu, kā kūpā saītu un tā toļu. Un, kā es saku, personīgi jūs sveicu jūsu svātkus un arī, savas darba vītas atpūtas kompleksa arī liels sveicins no kolektīva. Un, kā es saku, šodien it sevišķi gribētu paldies pastīt Sandrai. Sandriņai, kas ievilinoja tamā, kā es saku, visā tamā kompānijā, tot runās tie ansamblis un tā toļo, bet itai sīvīti ir īpašs cilvēks, pirmkort, un traks cilvēks, ir tikai trakiem pīdar pasaulē. Es gribētu Sandrai dovanot gromatu Latviešu tautas terpi. Un interesantokais tas, ka, dorgos sīvītis ir puisieši, ite aulies tāps, a ite izvoltas tāps. Man ite gromati sevišķi cīštiva. Ite sasata, ka izvoltīšā ar aulīšiem. Bet arī, kā es saka, Sandriņai ite gromata, lai, kā es saka, dzīpars pie dzīpara, lai es tais tautas tāps mums mugurā, kā es saka, nāca koptu, lai pasavērās kā citim īdi. Ja? Sandra, veselīgi. Un tādu gromatu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā
Es gribētu uzdāvināt mūsu pagasta vecītim, mīļajam pagasta vecītim, kas tiešām visu gadā, par visu rūpējās, par visu domā. Ja? Esmu saņēmusi vienu apsveikumu. Cienījamās Aulējas sievas dalībnieces. Pienākuši vieni no skaistākajiem šī gada svētkiem, Aulējas sievām 75. Jūsu ģimenes un draugi jau zina, ka Aulējas sievas nav tikai ansamblis, tas ir dzīvesveids. Gadi nāk un iet, vienu paudzi nomaina nākamā, bet kopā vienojušais spēks un doma paliek. Ir pienācis īstais brīdis, lai pārdomātu paveikto un sacītu paldies ikvienam, kurš ir atbalstījis, iedvesmojis un palīdzējis. Dziesmu mana dvēsele dzied, to dziesmu latgaļu mēlē, par pūpola maigumu, par lietu, sauli un sniega pieskārienu mana dvēsele dzied. To dziesmu latgaļu mēlē, dzied dvēselē, mana dvēsele dzied, par zilo vizbulīšu pieskārienu, par saules un staru glāstiem un pūpola maigumu, mana dvēsele dzied latgaļu mēlē. Bijusi ansambļa dalībniece no Ogres, Vita un Braško. Jūs ne tikai šīs dziesmas dziedat, jūs dziedat arī vokālās dziesmas. Lielākā daļa dzied baznīcā, dzied bērēs, un gribu jums novēlēt vēl ilgi dziedāt līdz pat 100 gadiem. Lai ziedi jūsu rokas skar, lai dziesma jūsu sirdī skan, lai Dievs ir jūsu dvēselē un gaisma jūsos gavelē. Mūsu 75 gadu.